Sveiki! Šajā video es gribu parunāt par piedošanu, pastāstīt savu pieredzi, ko es esmu iemācījusies gadiem ar to darbojoties. Tad pirmais, mums katram cilvēkam tas notiek savādāk. Citam ir vieglāk piedot sev un pārējiem, un citam grūtāk. Un, protams, ar dažādiem cilvēkiem arī mums ir dažādi. Ir, kam ir vieglāk piedot, un ir, kam ir grūtāk piedot. Tie pārdarījumi ir lielāki, smagāki vai arī vieglāki. Ja? Un kāpēc vispār piedošana ir vajadzīga? Piedošana ir vajadzīga, jo tā ir mūsu paša iekšējā brīvība. Tā ir mana iekšējā brīvība. Es jūtu piedošanu kā tādu siltu bumbu manā sirdī, kas izplatās pa manu ķermeni, sasilda mani. Starp citu aptvēra arī enerģētiski un tīri fiziski, ka tas arī uzlabo mūsu ādu, ja, visu mūsu veselību, visu mūsu būšanu, ja. Un tā ir brīvība, mēs vienkārši atbrīvojam sevi no saites ar cilvēkiem, kas mums ir darījuši pāri mūsu skatījumā, darījuši pāri mums, ja. Un, protams, es atbrīvoju arī sevi no šīs vainas apziņas. Un atceroties, ka vainas apziņa vaina vienmēr meklē sodu. Ja mēs par kaut ko jūtamies vainīgi, mēs sevi atradīsim veidus, kā sevi sodīt. Un mēs pat to nezināsim, ja, ka mēs spēlējam šo zemapziņas spēli. Ja. Tad par piedošanu. Tad, kad es pirmo reizi ar to saskāros, es zināju, ka tas ir vajadzīgs. Un es sāku veikt tādu piedošanas diētu. Tas ir 7 dienu process. Es par viņu tagad neiedziļināšos. Ja jums interesē, ja tev tas interesē, tu uzrakst man uz e-pastu, tas aprakstā atstāšu vai arī uz telefonu, kur no tu skaties šo video. Un es tev viņu padalīšos ar šo procesu. Bet tā vārdu sakot, tad, kad es sāku, tu sāc ar sevi. Un tā tas ir lielākajā daļā. Visu piedošanas, jebkurā veidā, kā nu tu piedod, kā nu tu veic šo procesu, parasti sāks ar sevi. Ja? Jo tas ir svarīgi, tad, kad mēs spējam sev piedot, izprast sevi, piedot tās lietas, ko mēs neesam varējuši sev piedot, mēs to vieglāk piedodam citiem. Ja? Un tas mēs sākam ar sevi, mēs atveram sirdi pašmīlestībā pavisam citā līmenī. Tas, ko es ar gadiem esmu sapratusi, ka tad, kad es izgāju šo piedošanas procesu, tad, kad es viņu sāku iet, es domāju, ka tas ir ceļš līdz galvapunktam. Ja? Ka es pabeigšu tur rakstītās 7 dienas, es būšu piedevusi. Patiesībā bija tā, ka pēc tā procesa es jutos vainīgi par visu, jo vienkārši viņš atraisīja. Tas ir tā kā iedarbināt mašīnu un sākt un uzņemt ātrumu, ja? Atraisījās ceļš uz šo piedošanu, ja? Nevis es nokļuvu līdz galvapunktam, un tā tas parasti ir ar līdzīgiem procesiem, ja? Un tad es veicu viņu sevi, es nepiedevu sev, protams, līdz galam, es pēc tam turpināju ar to strādāt, un tad es sāku par vecākiem un pārējiem cilvēkiem un ar citiem cilvēkiem manā dzīvē. Un tas, ko es esmu sapratusi, ka piedodot citiem ļoti smagas lietas, sāpes, kur man ir sāpējis un pārdarījums, ja, es vieglāk piedodu arī sev. Tas iet pamīšs, un piedošana ir tā kā sīpoliņš, mēs viņu lobam pa miziņai nost, mēs viņu lobam un atklājās vēl kāds slānīts, ka ir kaut kas, ko piedot, vēl ir kaut kas, ja. Tas notiek diezgan pamazām, un mūsu iekšējā pasaules zemapziņa mums pavērtās lietas, ka mēs esam gatavi, ja, mēs esam gatavi uz viņām paskatīties, mēs esam gatavi viņas ieraudzīt sevī, ja, un ieraudzīt arī citos un saprast, jā, man tas patiesībā ir ļoti sāpējis, ja. Jā, es to esmu ieraudzījis, ka tas notiek pamīšs. Ja es nebūtu piedevusi citiem cilvēkiem kaut kādas lielas sāpes, kas man ir bijušas, es nevarētu sevi viņas ieraudzīt un piedot. Man tā sajūta ir tāda, ja jau es varēju viņam to piedot, es to varu sev. Un piedodot atkal sevi, atkal viņam var vēl dziļāk piedot, ja tas iet pamīšs. Bet mēs, protams, sākam ar sevi. Un tad ir šī aptver, ka tas notiek pamīšs. Es nesaku, ka tas ir a priori tas pareizais ceļš un citi ir nepareizi, vienkārši stāstu par sevi, es dalos, ja,
ja tev gadījumā ir grūtības ar piedošanu, varbūt šis tev rezonē, ja varbūt tas paver citu izpratni, jo tad, kad es mēģināju, es domāju, tā man ir pilnībā jāpiedod sevi svara citiem, tas bija tā kā ar galvas, skriet sienā, es biju kā iesprūdus tajā, ja. Un tas bija vēl viens veids, kā es paturēju sevi tādā ciešanu un sāpju kamoliņā, ja, un pamazām sākot to veikt ar citiem, es atkal es izkāpu ārā no tā kamoliņa, kur es sēdēju, ja. Tad, lūk, tā ir mana pieredze, ja, tas ir tas, kā man tas ir palīdzējis iet uz priekšu, atbrīvojot šo vainas sajūtu un piedodot cilvēkiem. Ticiet man, jo jūs vairāk un dziļāk piedodat, jūs labāk jūtaties, esat laimīgāk. Patiesībā šīs te lietas ietekmē tādas dzīves jomas, ko jūs pat nevarat iedomāties, tas ietekmē arī finanses, tas ietekmē mūsu izaugsmi, bet arī mūsu radošajā un mūsu nodarbošanās jomā, mūsu attiecībās ar cilvēkiem, attiecībās ar partneriem, ar bērniem. Ja. Tas ietekmē visu mūsu fizisko dzīvi un uzlabojam fiziskajā dzīvē un arī veselību un ādu un tādas lietas. Ja. Tā kā tas ir svarīgi un tā ir mana iekšējā brīvība, tā ir mana vēl viena no manām laimes saliņām iekšējām. Ja. Lūk, es ceru, ka šis video tev palīdzēja. Un, jā, ja tev ir kādi jautājumi, vai tu vēlies uzzināt par to piedošanas procesu, uzraksti man. Vai nu WhatsAppu, vai nu arī e-pastu. Vispār, ja tev ir kādi jautājumi, tu gribi kaut ko pateikt, man padalīties, raksti, prasi, sazinies ar mani, priecāšos dzirdēt no tevis. Lai tev super forša diena. Paldies tev, ka esi, un paldies tev, ka darbojies ar sevi. Paslavē sevi par to, ka tu vispār centies piedot, ja? Tas jau ir milzīgi daudz, un paldies tev, ka tu vispār darbojies ar sevi, ja? Tas ir ļoti daudz, ka tu centies, mēģini, tas jau ir milzīgi daudz.